ilgi viņš ar mani bijis kopā, tad viņam elpas trūks. Nu, lai. Jau. Stanley. Milord. Tev tagad visu runas jāizlaiž, ka mana sieva Anna ir uz nāvi slima. Es gādāšu, ka ļaudīs nerādā. Tu aizsapņojies, vai? Es atkārtoju, tev tagad runas jāizlaiž, ka mana sieva Anna ir uz nāvi slima. Tas ļoti svarīgi. Man jāizravēt visi dzinumi, kas kaitēt spētu man. Man jāprats ir Elizabetes meita. Jo citādi būs trausls valstī pamats. Tās brāļus nokaut paši aprecēt nav labākais no ceļiem, bet es esmu tik dziļi asinīs, ka grēku baro grēks un žēl asar man nemēdz būt. Milord, es esmu dziļi apsvērst to jautājumu, ko man uzdevāt. Lai paliek. Par dāvanu, ko solījāt ar savu godavārdu apliecinot par grāfistu mantu, es vēlos atgādināt. Es atceros. Henrijs VI reiz pareģoja troni Ričmondā. Kad Ričmonds vēl bija maziņš muļķa zēns, viņš karalis. Varbūt. Milord. Kāpēc šis pareģis man toreiz neieteica, ka darētu man viņu nogalēt? Milord, par grāfistu, ko solījāt? Kāds kungs man izrādīja pili Francijā un sauca to Rougemont. Es satrūkos. Īru dziesminieks reiz pareģoja, ka es nedzīvošot ilgi pēc tam, kad būšu saticis Ričmondu. Milord, Ja, cik ir pulkstens? es uzdrošinos atgādināt par solījumu doto jūsu augstībai. Jā, bet cik ir pulkstens? 3:10. Nu, tad lai sit. Kā lai sit? Tu kā pulksteņa dzegulis, tu man te lēkās savu lūkšanos no domām es izsīs. Tu man nav noskaņojumi šodien dot. Tad viesiet skaidrību, lai zinu. Tu man traucē. Aplomas! Ko tu te dari? Lai jūsu augstībām Dievs dāvā sveitīt un jauku dienu. Tev tāpat? Vai nemaldos ir jūsu ceļmērķis tāds pats uz Taueru, tur jaunos prinčus apciemot? Tik tiešām, māsa? Tad iesim visi kopā. Man sakiet, lūdzu, kā klājas maniem dēliem? Visnotaļ labi, kundze. Bet es nevaru atļaut jums viņus satikt. To karalis ir stingri aizliedzis. Tu karalis? Kāds karalis? Vai ne, es gribēju sacīt Lords Protektors. Dievs dod, lai tituls viņu neapgrūtina. Šķēršļus bērnu mīlestībai liek. Catesby, viņa ir bērnu māte. Es nevaru. Bērnu māte! Es esmu māte, kas var aizliegt! Kundze, lūdzu! Jūs, kundze, tūdaļ man līdznāciet. Jūs Ričardam par karaliem kļūsiet.
Pārgrieziet man lenci. Citādi man sirdī sažņauktēji nav vietas vairs. Es noģīpšu no drausmīgajām ziņām. Bet nesārojiet. Tu, Dorset. Darba no tev jābrauc prom, tev būs un nāve minus papēžiem, ja izdosies no nāves izbēgt. Brauc pie Ričmonda, tad pāri jūrai projām no Elles šīs, no slaktā tev tālāk, lai nekuplini nonāvēto skaitu. Daudz gudras gādījums šai padomā. Jūs nāciet, kundze, nāciet, jāsteidzas. Es iešu. Man nav vēlēšanās. Kaut Dievs to kroņa stīpu zeltīto par nokaitētu dzelzi darīt, kas man izdedzināt līdz smadzenē. Ne, kad svaidītas taptu nāves zālēm un mirtu, iekams klieks. Dievs sargi karalīni. Ej, nabadzīt. Neskauž man tevs gods. Neraizējos, nevēli sev ļaunu. Nē? Kāpēc? Mans tagadējais vīrs bija klāt, kad pavadīja Henriju. Asinis no viņa rokām bija knapi nomazgātas, kad nokāvis bija viņš man eņģeli, tik mīļo vīru, un viņa tēvu, kuru tobrīd apraudāja. Un, kad es paskatījos Ričardā, es teicu, nolādēts, lai esi, tik jauna, bet jau atraitnes tevis dēļ, un ja kāda būs tik traka tevi precēt, tad laulībā, lai bēdas tevi vajā, lai nelaimīga tava sieva top vēl nelaimīgāka kā es, kad nokāptu manu vīru. Un rau! Pirms paspēju šo lāstu atkārtot, tik īsā laikā mana vājā sirds jau krita viņa saldo vārdu kūstā. Es pati savam lāstam kļuvu mērķis. Kopš tā laika mieru nepazīstu. Nav miega rasa svētījusi nevienu pašu stundu viņa dotā. Man arvien ir jāmostas, kad murgos mostas viņš. Turklāt viņš man ienīst tēva dēļ. Es nešāpos, viņš drīz tiks vaļā no manis, vai ne?